vēsturiskais stāsts ir tāds, ka pirms 10 gadiem ieguvu Turkalnes mūžas ēkas, kas bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Un domāju, ka vajadzētu viņām ieviest dzīvību, pirmkārt saglabāt vēsturisko vietu, kā Turkalne. Tā sākotnējā doma, ka tā varētu būt vīnu un degustāciju darbnīca. Un tad mēs sākām šo projektu arī attīstīt kopā ar Eiropas līdzfinansējumu. Un pabeidzot to ēku, paralēli mācoties Jelgavā dažādu dzērienu tehnoloģijas, gan par alu, gan par vīnu, gan par sidru, es nonācu pie slēdziena, ka mums vajag paralēli arī patrenēties aliņu. Mācījos Jelgavā, izgāju 3 dažādus kursus visiem šiem dzērieniem. Iepazinos arī ar tehnologu, kurš man palīdzēja sākotnēji gan pie alus, gan pie vīna. Arī šobrīd man ir palīgos viens no spēcīgākajiem Latvijas jaunajiem maldariem, kas motivēja tas, kad draugiem garšoju, pašam garšoju, man garšo kvalitatīvas savas, un tieši tas brīdis arī bija, kad daudz mazās darītavas parādījās Latvijā, un arī izbaudot viņu dzērienus, atradu dzērienus, kas man patīk, un gribējās šādus arī izgatavot. Nu, jā. Būtiska nozīme vēsturē ir tāda, ka es dzīvoju Turkalnē, un šai vietai ir vairāk kā 400 gadi, un viņa pilnībā bija degradēta, un man bija ļoti žēl, ka šī vieta iet bostā. Un tad es skatos, kādos veidos varētu viņu sakārtot un attīstīt, un tad, lai te viss dzīvo un iet uz priekšu. Motīvs ir tāds, ka kamēr esi jauns, tikmēr jāstrādā. Kamēr vari, tikmēr dari.